Labdien! Pastāstīšu par lietotāju pievienošanu. Lietotāju pievienošanu var veikt caur aplikācijas vai arī mākoņu pakalpojumu iestatījumiem. Būtībā nozīme tam nav, jo ieejot iestatījumos gan aplikācijā, gan mākoņu pakalpojumā redzēsiet vienu un to pašu. Tāpēc atvērsim iestatījumus. Šeit ir sadaļa lietotāji, un šajā sadaļā ir poga uzaicināt lietotāju. Viņu ir grūti nepamanīt. Lietotāju uzaicināšana būtībā notiek caur e-pastu, norādot vēlamā lietotāja, kur jūs vēlaties pievienot e-pastu, un norādot valodu, kādā jūs vēlaties nosūtīt lietotājiem uzaicinājumu. Svarīgs moments ir saprast, vai jūs vēlaties pievienot šo lietotāju kā parasto lietotāju, tātad priekš dokumentu iesniegšanas, atskaišu veidošanas, un būtībā tās ir galvenās lietotāju iespējas. Vai arī jūs vēlaties pievienot šo lietotāju kā administratoru, tātad lietotāju, kurš varēs ne tikai digitalizēt, iesniegt dokumentus, jeb pārskatus, bet arī mainīt uzņēmuma iestatījumus, pievienot, noņemt lietotājus un tā tālāk. Tādēļ, ja jūs vēlaties šo personu pievienot kā administratoru, tad pārlieciet slēdzi uz šo pusi, uz administrators, savukārt, kā parasto lietotāju, atstojiet to uz lietotājs. Un, visbeidzot, nospiediet nosūtīt uzaicinājumu, un šajā brīdī lietotājs saņems savā e-pastā ziņu ar tālākajām norādēm. Paskaidrošu vienu momentu, ir arī iestatījums, kuru aktivizējot, ir iespēja lietotājiem pašiem pievienoties jūsu organizācijai. Tas nozīmē, ka viņi meklētājā varēs ierakstīt organizācijas nosaukumu. Mūsu sistēma, ja šī organizācija būs reģistrēta mūsu sistēmā, viņi to atradīs un piedāvās kā variantu konkrētajiem lietotājiem pievienoties. Es personīgi neiesaku šo opciju atļaut, ja nu vienīgi gadījumos, ja ir nepieciešams pievienot lielu skaitu lietotāju, tad varbūt uz īsu brīdi aktivizēt šo, sarunāt, ka, uzņēmuma darbinieki noteiktā periodā vienojās klāt, jūs to izkontrolējat, pārbaudat, vai tiešām visi lietotāji, kas ir pievienojušies, ir uzņēmuma darbinieki, un kad visi vai lielākā daļa ir pievienojušies, jūs atkal šo iestatījumu atslēdzat. Tas vienkārši nodrošina papildus datu drošību, lai kāda persona no malas nevar piekļūt jūsu kontam un sākt, iesniegt dokumentus, kas vispār nav jūsu uzņēmuma izdevumi. Tas arī viss. Paldies!